Mēs paši esam no Siguldas valsts ģimnāzijas, un mūsu skolotāja, bioloģijas skolotāja, kuru mēs arī šeit devāmies, ir Līga Sausiņa, kas ir ļoti fantastiska skolotāja, kas pati viena no rīkotājiem, kurš uztaisīja tādu pasākumu, un es varu no sevis piebilst, ka tas tiešām ir fantastisks pasākums, kuru ir jāizbauda katram. Ejot šīs takas, un es pamanīju kaut kādas, lai gan es dzīvoju Siguldā, Tureļā, es šeit šodien esmu bijusi daudz vietās, kurš pirms tam neesmu bijusi. Un šeit ir tiešām ļoti, ļoti skaisti, manuprāt. Un jā, iespēja pabūt ar dabu. Man vislabāk, es domāju, patika koku sugu noteikšana, jo īpaši strādāt ar noteicēju un vispār izzināt dažādos koku lapu formas un veidus šķita ļoti aizraujoši, un iepriekš arī īsti nebija to darījusi, lai gan bieži esmu pamanījusi un arī mēģinājusi pati noteikt kokus. Tieši ar noteicēju tas līdz šim vēl nav izdevies. Tā kā bija jauna forša pieredze. Turaidas muzeja rezervāts nav tikai vieta, kur mācīties vēsturi un kultūra vēsturi. Tā ir fantastiska vieta, kur var mācīties arī dabu āra nodarbībās. Pie kā ar dažādu vecumu skolēniem. Mēs to šodien izmēģinājām, un mums tas ļoti iepatikās. Ja tas apvieno gan tādu aktivitāti, kas būtu pārgājiens un varbūt pat intensīvāka, arī ar tādu nelielu atpūtu, kas mums ir šeit, kad mēs varam uz brīdi apstāties un ne tik intensīvi izbaudīt iekārtotās takas un tiešām noskaidrot, cik šķietami viegli tas ir, noskaidrot, kāds ir mūsu šeit esošo koku augstums, piemēram.